Šonedēļ saņemts Centrālās finanšu un līguma aģentūras lēmums par finansējuma piešķiršanu Daugavpils pašvaldībai Austrumu Latvijas viedo tehnoloģiju un pētniecības centra Altop industriālā parka izveidei. Tas nozīmē, ka pāris gadu laikā Daugavpils tuvumā tiks izbūvēts viens no Latvijā lielākajiem modernajiem industriālajiem parkiem, kas būs orientēts uz viedo tehnoloģiju attīstību. Daugavpils beidzot ir saņēmusi pozitīvu atbildi no Centrālās finanšu līguma aģentūras, pēc būtības arī no finanšu ministrijas, un pilsētai šobrīd tiek piešķirti vēsturiski rekorda liela summa – 17 miljonu eiro, lai pašvaldība varētu realizēt industriālā parka projektu, respektīvi būvēt jaunas ražotnes uzņēmējiem, jaunas darba vietas bijušā Lociku lidlauka teritorijā, kas iezīmē pēc būtības gandrīz vai pilsētu veidojošās jauna industriāla parka izveidi pašvaldībā. Darbs pie tā ir noticis vairāku gadu garumā, un šodien tas ir realizējies ar ļoti skaidru secinājumu un signālu par to, ka vienīgais jaunais industriālais parks Latgalē būs tieši Daugavpilī, un tas pāršķir absolūti jaunu lapusi pilsētas attīstības virzieniem laikā, kad gan lidostas teritorijas izmantojamība darba vietu radīšanai, gan arī pašciti konkrētā vieta, kur atrodas krustcelē starp Daugavpili Rīgu, Daugavpili Rēzekni, Daugavpili Krāslu, varbūt tās vienreizēja vieta jaunam industriālam parkam šajā reģionā. Industriālo parku paredzēts izveidot Daugavpils pašvaldības īpašumā esošajā teritorijā Augšdaugavas novada Locikos sadarbībā ar Augšdaugavas novada pašvaldību un SIA Naujenes pakalpojumu servisu. Projekta ietvaros tiks veikta ražošanas ēkas izbūve un piegulušās teritorijas labiekārtošana, kā arī ēkas funkcionalitātes nodrošināšanai nepieciešamo inženieru komunikāciju izbūve un Augšdaugavas novada pašvaldības ceļu Locika lidlauks pārbūve un lidostas iela pārbūve. Tad plānojam industriālo ēku, vairāk nekā 10 000 kvadrātmetru platībā. Tā būs arī atsevišķas 3 daļas. Tad šeit kopumā pašvaldībai arī pieder liels zemes gabals, tie ir vairāk nekā 200 hektāri, un arī tā kā ir pienācis reālāks brīdis, kad šo pašvaldības īpašumu varēs revitalizēt un izveidot industriālo parku, izveidot arī jaunas darba vietas un piesaistīt privātās investīcijas. Un arī atbilstoši programmas nosacījumiem svarīgi, lai uzņēmumi darbotos viedo tehnoloģiju jomā. Šobrīd ir izsludināta apspriede ar piegādātājiem un vēlāk tiks izsludināts atklāts konkurss industriālā parka būvniecībai. Tas jāizveido līdz 2025. gada 31. decembrim. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.